Jā, diezgan daudziņas ir, un pieņemsim standartā ir pasūt jumta segumu, vai pasūt, teiksim tā, jā, pasūt jumta segumu, un tam jumtam, pieņemsim, ir 7 vai 9 grādi, jā, vai 5 grādi, un ļoti gribēs metālu uzlikt un pasūtīsim dakstiņu profilu, jā. Un standarta risinājumi, pieņemsim, ir kā pie kaut kādiem 15 vai 25 grādiem. Un tad ļoti grūti ir, teiksim tā, klientu pārstāstīt, vai, teiksim tā, ka, to, ko tas risinājums, kas ir pie 15-25 grādiem, kad būs galīgi savādāks risinājums, kur būs kaut kādi 10 grādi jumts. Jo tur viss, principā, galīgi savādāks. Teiksim, tā siltuma izolācija savādāk, labi, siltuma izolācija tāpat būs, bet sāksim ar plēvi. Tur jau mitrums jau stāv, savādāku plēvu vajag, jau vajag garanlatojumu lentas un tā tālāk. Un tā, protams, attiecīgi, jo lēzenāks jumts, jo attiecīgi no metāls ir, tur krasi samazinās profilus, kurus var izmantot. Un, protams, pie mazākiem grādiem vislabākais ir valds profils. Bet atkal jāskatās, cik daudz ir kaut kādi mezgli uz jumtiem. Ja pieņemsim, viņu vispār kā tāda nav, tad, protams, laikam mazākais, uz ko ir likts, ko tā kā arī mēs neesam ieteikuši, ir kaut kādi 4, 5, 6 grādi, bet tas ir bijis vienkārši viens jumta segums, pilnais dēļu klājs, tur ir bijis speciāla plēve, kur tas viss stāv, cilvēks par to ir bijis, teiksim, tā padomājis.